Pirms gada ar līdzīgu ainu Kairas centrālajā laukumā sākās 18 dienas ilga un asiņaina cīņa par brīvību un sociālo taisnīgumu, kas vainagojās ar prezidenta Hosnī Mubaraka atkāpšanos. Gada laikā ir ievēlēts parlaments, kas daļēji pārņēma varu no augstākās militārās padomes 23. janvārī, taču joprojām paliek būtiskas neatrisinātas problēmas. المجلس المفروض يتحاكم لان دلوقتي مبارك ما اتحكمش على الحاجات اللي حصلت. اوكي في محاكمه شغاله ماشي، دلوقتي المجلس العسكري موجود، في قتل حصلت وهو بيحكم. اوكي هو ما قتلش، بس ازاي يحصل قتل وازاي يحصل جرايم وانت موجود؟ عندي امل يمكن النهارده يبقى بدايه صح لحاجه جديده ممكن تحصل، لثوره ثانيه، لتغيير ثاني. انا نازله النهارده وعندي امل، انا مش بحتفل، انا بعيد. Tautas atcelšanās gadadiena par valsts svētkiem pasludinājusi augstākā militārā padome un vēlēšanās pārsvaru guvusī Musulmaņu brālības, brīvības un taisnīguma partija. Kamēr vienā laukuma daļā uz protestētāju plakātiem lasāma neapmierinātība ar militāro padomi, Musulmaņu brālība Tahrīra laukuma citā daļā rīko svinības. This is a lot of firework up there. We have a lot here of celebrate and we are very happy. It's 1 year ago and we will hope it will better in Egypt. Arī vēlu vakarā Tahrīra laukums joprojām ir pilns ar cilvēkiem. Lai arī ik pa brīdim dzirdams salūta troksnis un mūzika, kas liecina par svinībām, skaidrs tā klausām ir pret augstāko militāro padomi vērsti saukļi. Salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem, šī demonstrācija ir noritējusi bez īpašiem starpgadījumiem un asins izliešanas. Par drošību rūpējas paši civiliedzīvotāji. Pieejas laukumā brīvprātīgie jaunieši katram pārbauda dokumentus. Tieši šie jaunieši bija tie, kas pirms gada uzsāka tautas sacelšanos. Viņuprāt, tā vēl nav beigusies.